Skola ir piedzīvojusi pārvērtības, un no vienkāršas lauku skolas ir kļuvusi par ļoti skaistu lauku skolu. Precīza ziņa man nav, bet es domāju, ka vecā ēka kaut kad ir tikusi krāsota un atjaunota, jo tā ir piedzīvojusi dažādus Latvijas vēstures notikumus. Bet jaunajā skolā tik vērienīgi remonta darbi notikuši pirmo reizi kopš tās celtniecības 1970. gadā. Lai tādu rezultātu iegūtu, bija nepieciešams ļoti daudzu cilvēku kopdarbs. Un tie bija Jelgavas novada domes darbinieki, Līvbēzes pagasta pārvaldes darbinieki, celtnieki, elektriķi, projektētāji, mākslinieks un citi speciālisti. Bet skola jau nav tikai ēka, tā ir arī jāiekārto. Un tādēļ es ļoti lielu paldies gribu teikt skolas tehniskajiem darbiniekiem, apkopējām, saimniekam, skolotājiem, viņu ģimenes locekļiem un skolēnu vecākiem, un arī pašiem skolēniem, kuri piedalījās savu klašu labiekārtošanā. Vide ir labiekārtota. Tā ir kļuvusi gaiša, mājīga un silta. Un mūsu uzdevums ir to saglabāt pēc iespējas ilgāk tādu, kādu mēs to šodien saņemsim. Es aicinu skolēnus būt saudzīgiem pret telpām un inventāru, lepoties ar savu skolu un nest skolas vārdu sabiedrībā, labi mācoties un gūstot atzīstamus panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Mūsu skolas jaunatklāšanas diena sakrīt ar jaunā gada iestāšanos. Un jaunajā gadā mēs visi viens otram vēlam visu to labāko. Laimi, mīlestību, izdošanos, veiksmi un tā tālāk. Tādēļ es aicinu priekšā šobrīd skolas klašu pārstāvjus, lai sūtītu debesīs mūsu sveicienus skolai. Lūdzu ar baloniņiem priekšā. Pārvaldniecei Rutai Mednei, kura mums visu laiku cieši stāvējusi blakus šajā remonta laikā un rūpējusies par mums mūsu pagaidu telpās. Labrīt visiem! Gan skolniekiem, gan skolotājiem, gan tehniskajiem, gan arī mūsu godājamam Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunim. Paldies, ka viņš arī ir šeit ar mums, jo bez viņu Jelgavas novada domes lēmumu šī skola nekad nebūtu renovēta, jo šīs summas, kas ir ieguldītas skolā, ir ļoti milzīgas, tās tuvojās miljonam. Un es domāju, ka šodien, lai mēs varētu visu to novērtēt, būs prieks to redzēt un novērtēt, un līdz ar to es domāju, ka jūs arī sapratīsiet, ka miljoni, kas ieguldīti skolā, ir jāsargā, jāglabā. Viņi ir arī jātaisno ar labām sekmēm, ar gudru galvu, ar prātīgumu, kādu nerātnību varbūt, bet pārsvarā vajadzētu domāt par to, ka skola ir atjaunota pēc ļoti ilgiem gadiem, un viņa jāsaglabā pēc iespējas ilgāk. Tādēļ šodien es gribētu novēlēt jums šeit labas mācības, savukārt visiem, kas piedalījās gan visādos sīkos darbiņos, gan lielākos, lielu paldies. Un ceru arī, ka mēs to varēsim pateikt katram, kas piedalījās, lai mēs šeit varētu ienākt šodien, 5. janvārī, 1. 2015. gada skolas dienā. Paldies jums!
Nu ir klāt ilgi gaidītais brīdis, lentes griešana. Dodu vārdu Jelgavas novada domes priekšsēdētājiem Ziedonim Caunem. Labrīt, klātsošie! Jaunais gads ir klāt, un jaunā gadā jau vēlē laimes, kā direktori teica. Un es domāju, arī dāvanas dāvina, un es domāju, ka Jelgavas novada dome kopā ar pāriem iedzīvotājiem Līberes šo dāvanu ir pelnījuši. Un jums ir uzdāvināta tiešām glīta, skaista skola. Un varu teikt, ka jums ir viena no pēdējā vēl palikusi Kalciema vidusskola. Un tad mēs novadā esam 5 gados visas 26 skolas sakārtojuši, renovējuši. Apmēram tādā izskatā ir visas 26 skolas Jelgavas novadā. Es domāju, tā ir dāvana bērniem, kā teikt, tiešām jums būtu lūgums ilgāk saglabāt šo skolu tādā izskatā, kāda viņi ir, jo nauda ir viens, protams, liela nauda ir ieguldīta, Eiropas nauda daudz klāt ir darbojušies, bet, pašiem ir daudz patīkamāk būt iekšā ēkās, ka viņas ir skaistas, siltas, patīkams, mājīgas. Tāpēc novēlēju tiešām, lai jums ir labas sekmes šajā jaunajā atjaunotajā skolā, lai gan skola ir veca un senas tradīcijas. Bet arī turpmāk Līberes vārds izskan tālu, ne tikai mūsu novadā, bet arī Latvijā un varbūt arī tālāk uz pasaules fona. Tāpēc labas mācības jaunajā gadā. Lūdzu mācītāju ieslēdzīt skolas telpas. Laimīgi jauno gadu visiem. Pateicos par šo ielūgumu, šo nozīmīgo brīdi, kurā tik daudz cilvēki pielika savu roku, savas labas domas. Pirms iesvētam skolu, aicinu jūs nodziedāt dziesmu kopā Tēvzemē. Latvijas jums ir rokas. Ko nozīmē iesvētīt skolu? Jūs tikko sūtījāt sveicienus uz debesīm, un svētība ir tāda sveiciens no debesīm. Iesvētīt tas nozīmē atvērt durvis Dievam, lai katrs cilvēka labs nodoms un darbs nonāk kā kuģis laimīgajā ostā.
Jūs gribat, lai jūsu nodojuma mērķi skolā ienāk labajā ostā? Tad lūksim, lai svētība nāk par to. Miera un labestības Dievs, Tavs dēls Jēzus Kristus mūsu dēļ kļuva cilvēks un atstāja mums piemēru, kā pildīt Dieva gribu. Uzlūko ar labvēlību šo skolu un apveltīja ar bagātu svētību. Uzklausi lūkšanas, ka mēs paceļam uz Tevi, dot visiem, kas šeit strādā, māca un mācās, mieru un prieku svētajā garā. Palīdzi viņam visos viņu pasākumos, lai līdzās zināšanām bērni tiek ievirzīti meklēt patiesību, mīlēt Latvijas zemi. Ļauj, lai pedagogu darbs vainagojās ar sekmēm, lai viņi priecājās redzot, ka viņu skolnieki izaug par krietniem Latvijas pilsoņiem, par nozīmīgiem sabiedriskiem darbiniekiem un valsts vadītājiem, kā tas notika Pirmās Latvijas Republikas laikā. Sargā visus un māci, ka tikai Tu vienīgais esi mūsu mērķis, un vienīgi Tu dot mūžīgu dzīvi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Labs darbs padarīts. Laimīgi jauno gadu. Skola atvērta! Thank you.